Eiropas Savienības kohēzijas politika, ieguldījumi reģionos un pilsētās. Katrā no Eiropas Savienības 274 reģioniem ir ļoti atšķirīga ekonomiskā un sociālā situācija. Eiropas Savienības reformētās kohēzijas politikas galvenais mērķis ir mazināt šīs atšķirības, veicinot ekonomikas izaugsmi, darba vietu radīšanu un konkurētspēju. Pateicoties Eiropas Savienības kohēzijas politikai, pēdējos 5 gados ir radītas vairāk nekā 600 000 darba vietu, gadā ir ieguldīts līdz pat 15 miljonu personu profesionālajā apmācībā, uzlabojot viņu iespējas atrast darbu. Līdzfinansēta 25 000 kilometru autoceļu un 1800 kilometru dzelzceļu izbūve. Vēl 3 miljoniem iedzīvotāju ir pieejams tīrs dzeramais ūdens, un ieguldījumus saņēmuši 200 000 MVU un 61 000 pētniecības projektu. Šie skaitļi turpina augt, jo projekti, kurus sāka iepriekšējo 5 gadu laikā, joprojām dod rezultātus. Visi šie uzlabojumi bija iespējami pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fondam, kohēzijas fondam un Eiropas sociālajam fondam, kuri kopā veido vairāk nekā trešdaļu no Eiropas Savienības budžeta. Šie kohēzijas politikas ieguldījumi tiek koordinēti ar Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un tie papildina citus Eiropas Savienības finansējuma avotus. Ik pēc 7 gadiem Eiropas Savienības iestādes Eiropas Savienības kohēzijas politiku pārskata, bet pēc tam to īsteno dalībvalstīs un to reģionos. Pēdējo reformu pabeidz 2013. gadā, un jaunā politika darbojas kopš 2014. gada. Reformas mērķis bija palīdzēt sasniegt stratēģijas Eiropa 2020 mērķus – gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. No 2014. līdz 2020. gadam kohēzijas politikas ieguldījumiem būs mazāk prioritāro pamatjomu – pētniecība un inovācija, digitalizācijas programma, atbalsts MVU, mazoglekļa ekonomika, nodarbinātība un mobilitāte, izglītības un valsts administrācijas uzlabošana. Saskaņā ar jauno politiku vēl vairāk tiks ieguldīts iedzīvotājos, nostiprinot Eiropas sociālo fondu un vairāk akcentējot sociālo iekļautību un jauniešu bezdarba problēmas risināšanu. Pateicoties lielākam teritoriālās sadarbības finansējumam, dažādu valstu reģioniem turpmāk būs vieglāk sadarboties pārrobežu projektos. Lai nauda tiktu izlietota lietderīgi, šobrīd kohēzijas politikā vēl lielāka nozīme ir mērķiem un rezultātiem, vairāk uzsverot novērtēšanu un stimulus efektīvu projektu īstenošanai. Ar vienkāršākām procedūrām un saskaņotiem noteikumiem pārskatītās kohēzijas politikas mērķis ir attīstīt katra reģiona priekšrocības, lai tie būtu konkurētspējīgāki un lai stimulētu ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu. Svarīgi ir informēt par rezultātiem, kas gūti ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas ieguldījumiem, lai veiksmīgie projekti iegūtu atpazīstamību un Eiropas iedzīvotāji zinātu, kā tieši tiek tērēta viņu nauda.